Sveiki visiem! Šodien parunāsim par strīdīgo jautājumu, kas notiek ar mums pēc nāves. Mistika, sakritība vai patiesība. Tātad pēc nāves dzīve un enerģetiskie savienojumi. Vai viss pazūd, vai mums tomēr ir apziņa un dvēsele, kas turpina dzīvot? Tātad izpētīsim dažādus piemērus. 2008. gadā, 10. novembrī, Linčburgā, Virģīnijā, 54 gadus vecais neiroķirurgs Ibens Aleksandrs steidzas uz slimnīcu ar stiprām sāpēm mugurā un stiprām galvas sāpēm. Kaulu smadzeņu punkcija norāda uz to, ka viņa mugurkauls ir piepildīts ar strutām un arī smadzenēs ir strutas. Tas viss norāda uz meningīta infekciju. Drīz pēc šīs pārbaudes dakteris Aleksandrs nonāk medicīniski izraisītā komā un viņa smadzenes sāk mirt. Daļa galvas smadzeņu refleksu nebija un biežāk pēc šīs bakteriālās infekcijas cilvēki nomirst. Ārsts bija ļoti dziļā komā un visas 8 smadzeņu daivas bija iekaisušas. Viņš nereaģēja un nekas nefunkcionēja, bet tad par pārsteigumu visiem ārstiem viņš neticamā kārtā izārstējās. Bet vēl neticamākas bija sajūtas, ko viņš izjuta būdams šai komā. Viņš stāstīja, ka viņu izglāba lēni rotējoša spilgta gaisma ar mūziku. Viņš esot gājis pa tādu kā tuneli, laika tuneli, ja? Un tad izgājis kā pie pļavas, kur esot bijusi ļoti skaista un tādās spilgtās krāsās, kādas nav mums īstajā dzīvē. Dakteris Aleksandrs arī ir sarakstījis ļoti daudz grāmatas tieši pēc šīs pieredzes. To visu var atrast internetā. Dakteris Aleksandrs ir tikai viens no miljonus citu cilvēku, kuri pie nāves robežas ir redzējuši ko līdzīgu. To mēs mēdzam saukt par kliniskās nāves pieredzi. Raimonds Mūdijs ir sarakstījis grāmatu Life After Life, dzīve pēc dzīves, kurā izklāstīs daudzus gadījumus par klinisko nāvi. Dakteris Aleksandrs pirms komas bija pārliecināts, ka bez fiziskās pasaules vairāk nekā nav. Bet tad, kad atvēra acis pēc komas un atapās slimnīcas palātā, viņš skaidri atcerējās tās vietas, kur viņš bija, un tad viņš saprata, ka mūsu dvēsele dzīvo mūžīgi un ka mūsu ķermeņi ir tikai kā trauks, lai palīdzētu iziet no visu šo dzīves etapu. Ja ņem vērā visu šo cilvēku kliniskās nāves pieredzes, vai var uzskatīt, ka mūsu dvēsele patiešām eksistē un eksistē dzīve pēc nāves priekš visas zinātnes? Dvēsele ir pats grūtākais un neizskaidrojamākais termins. Gadsimtiem gan poēti, gan zinātnieki cenšas noskaidrot, kas mūs padara par cilvēkiem un ko nozīmē dvēsele. Daudzi zinātnieki domā, ka cenšoties atzīt, ka dvēsele pastāv, mēs vienkārši cenšamies uztvert vēlamo par īstenību. Teorijā it kā cilvēki, kuri ir redzējuši pirmsnāves ainas, ir vienkārši tas pats, kā guļot redzēt ainas ātrajā miega fāzē. Tāpēc it kā viņiem būtu halucinācijas. Džefrijs Mišlovs, parapsihologs, uzskata, ka tās nav halucinācijas, jo kā var redzēt tik košas un skaidras ainas, ja smadzenes nedarbojas. 2018. gada septembrī neiroloģisko un psihisko saslimšanu žurnālā ir raksts par dakteri Ibenu Aleksandru, kur teikts, ka viņš bija nāvējoši slims un viņa smadzenes bija dziļi bojātas ar infekciju un nevarēja izrādīt nekādas apziņas pazīmes. Zinātnieki uzskata, ka nav iespējama apzināšanās pie smadzeņu impulsu neesamības. Tātad tālāk gribētu parunāt par to, vai ir iespējama dvēseļu pārdzimšana citā cilvēkā, piemēram, ja transplantē orgānu.
kā šie transplantētie orgāni izmaina cilvēka dzīvi. 1992. gada decembris Atlantija, Džordžija. 17 gadus vecajai Emijai Ķipensai ir grūti elpot, un viņa domāja, ka viņai ir pneimonija, un tāpēc pierakstījās pie ārsta. Diagnoze viņu nošokē, jo atrod, ka uz diafragmu spiež audzējs, un, lai nenomirtu, viņai vajadzīgas transplantēt aknas. Viņa ieguva donoru orgānu un izdzīvoja. Pēc orgānu transplantēšanas viņa pamanīja, ka viņai parādās jaunas aizraušanās, kas radīja ļoti daudz jautājumus. Viņai iepatikās taisīt remontus, mainīt grīdas segumu. Agrāk viņa pat to nezināja, kā to dara. Daudzi cilvēki, kam ir donora orgāni, sāk savādāk uztvert dzīvi, bet jaunas rakstura īpašības un intereses tā, ka pilnībā mainās dzīves uztvere, vai ir iespējams to iegūt ar donora implantētu orgānu. Tātad Emija zināja, ka donors bija 47 gadus vecs vīrietis un ka viņš nomira Kalambusā. Viņa aizgāja uz biblioteku un sāka meklēt nekrologus tieši par to laika periodu. Viņa atrada, ka šis vīrietis bija policijas oficieris, kuru sauca Maiks, un pēc tam Emija sameklēja Maika māsu, kura viņai pastāstīja par to, ka Maiks visus darbus mājās un remontus taisīja pats. Kad Emija to visu izdzirdēja, tad saprata, kāpēc viņa pati tā mainījusies. Hobiji, intereses, rakstura īpašība maiņa pēc orgānu transplantēšanas, vai tas viss no zinātnes viedokļa ir iespējams? Daudziem cilvēkiem pēc orgānu transplantēšanas ir parādījušies ne tikai jauni hobiji vai intereses, bet arī svešas atmiņas. Un tad, kad viņi uzzina vairāk par donoru, tad viss nostājas savās vietās. Tam visam nav izskaidrojuma, tam grūti noticēt. Vienkārši pēc tā visa spriežot sanāk, ka atmiņa vai atmiņas vai uzvedības modeļi, hobiji var saglabāties donora orgānos. Profesors Gerijs Švarts no Psiholoģijas institūta ir izpētījis daudz šādus gadījumus un nonācis pie teorijas, ka sirds, aknas un plaušas var mācīties līdzīgi kā cilvēka smadzenes. Viņš izpētīja spilgtākos 10 gadījumus, kad cilvēka īpašību maiņa bija spilgti izteikta. Un tad papildus satiekoties ar donoru ģimenes locekļiem, uzzināja papildus informāciju. Teiksim, vienā gadījumā jauns puisis bija nošauts uz ielas un viņa sirdi transplantēja 47 gadus vecam vīrietim, metāla apstrādes meistaram. Pēc kā šo vīrieti ļoti sāka interesēt klasiskā mūzika. Tad viņš sameklēja šī zēna donora māti un uzzināja, ka puisis mācījies spēlēt violi un gāja tieši no violas apmācības. Tas viss liecina tikai par mūsu kļūdaino uzskatu, ka atmiņa, sapratne, apziņa dzīvo tikai smadzenēs. Vai atmiņas no personības vai apziņa var uzglabāties ne tikai smadzenēs, bet katrā mūsu ķermeņa šūnā. Ja tas tā ir, tad vai to var nodot citam mantojumā kā acu krāsu vai ausu izmēru? Saskaņā ar Ikonas medicīnas skolas revolucionāriem pētījumiem. Šī skola atrodas Ņujorkā, Maucinā. Šīs skolas profesora Reičela Vehuda saka, ka aptuveni 25 gadus atpakaļ viņi esot sākuši pētīt cilvēkus, kuri pārdzīvojuši holokausta šausmas, un pētījumu rezultātā iegūti ir pierādījumi, kad
šo upuru bērni ir cietuši no afektīviem traucējumiem un neirozēm. Un pētījumos pierādīja, ka šo bērnu DNS ir izmainīti. Ir izmainīti 2 nelieli segmenti, kuri atbild par stresu. Un tas piesaistīja, protams, lielu uzmanību. Rodas jautājums, no kurienes bērniem, kuru vecāki ir pārdzīvojuši holokausta šausmas, ir radušās izmaiņas DNS. Tātad, iespējams, informācija saglabājusies kaut kādās šūnās, kas varbūt arī ieņemšanas brīdī kaut kā nodod šo informāciju. Šie piemēri pierāda, ka mūsu ķermenis ir tik sarežģīts un pilnīgs mehānisms, kurā uzglabājas ļoti daudz enerģētiskas informācijas par, principā, visu ko. Šādu informāciju var nodot ne tikai ar donora orgānu, bet informācija arī tiek nodot un dzīvo vairākās paudzēs. Šie izmeklējumi pierāda, ka mēs nemaz nezinām, kā funkcionē mūsu apziņa, atmiņa, pieredze. Mēs nezinām, kā tas rezonē ar mūsu ķermeni. Acīm redzam, ka mūsos ir kaut kas vairāk nekā smadzenes, un mēs to saucam par dvēseli. Varbūt, ka kaut kādu atbildi varētu sameklēt arī saiknē ar 2 pilnīgi vienādiem cilvēkiem. Tie varētu būt identiskie dviņi. 2004. gadā martā Losandželosā, Kalifornijā, Linda Džeimsone bija randiņā un kaut kādā mirklī kaut kas viņu intuitīvi ļoti nopietni sāka satraukt, un viņai bija baiļu sajūta, ka viņas dviņu māsai Terijai kaut kas nav labi. Viņa aizsteidzās uz mājām, kur viņa atrada māsu guļot uz dīvāna bez jebkādām reakcijām. Aizvedot māsu uz slimnīcu, ārsti teica, ka vēl drusiņ un Terija būtu mirusi, jo tas bija nāvējošs vīrus. Vai tā ir sakritība, vai tas ir kas vairāk? Dviņiem kopīgi ir ne tikai gēni, bet vēderā viņi visu laiku bija kopā, viņiem ir kopīgs tā kā sākuma pieredze un arī tālākā pieredze. Tā ir tāda neizskaidrojama saikne. Dviņi jūt viens otru, otra vēlmes, sāpes, vienmēr palīdz viens otram. Bieži saka, ka saikne starp dviņiem ir tik stipra, ka viņi var nolasīt viens otru domas. Kopenhāgenā, Londonā izpētīja vienšūnu dviņus ar vienādiem DNS. Viņus tā kā izolēja vienu no otra, un vienu dvīni kaut kā negaidīti ietekmēja, un otrs dvīnis bija pieslēgts poligrāfam, lai redzētu viņa stāvokli. Tika pielietoti pat reāli strāvas triecieni, vai nezinot aiz muguras kaut ko, teiksim, nometa vai spridzināja, un 8 no 10 dviņu pāriem demonstrēja saikni. Kad vienu kaut kas satrauca, tad otrs arī reaģēja. 30% saka, ka viņus vieno telepātiskā saikne, un viņi saka, ka viņus pat vieno tā kā viena dvēsele uz 2, jā, jo kā savādāk izskaidrot to, ka ja vienam sāp, tad otrs izjūt tieši tās pašas sāpes. Bet skeptiķi vienalga spriež, ka to, ko dviņi sauc par fizisku saikni, ir vienkārši nepareiza interpretācija viņu tādai kā mīlestībai vienam pret otru. Bet, ja identiskajiem dviņiem ir neizskaidrojama saikni vienam ar otru, tad kā izskaidrot 2 atsevišķi augušu dviņu līdzību? Dviņu studiju centrā direktore Nensija Segala strādā ar dviņu pāriem, kuri gadiem bija šķirti, un noskaidroja, ka šādiem dviņiem saglabājušās kopīgas īpašības. Piemēram, James Lewis un Jims Springers, izauguši Ohio 1939. gadā, 19. augustā, 14 gadus veca meitene piedzemdēja dviņus,
kurus atdeva adopcijai. Viņus nošķīra 4 nedēļu vecumā, un viņus adoptēja 2 atšķirīgas ģimenes. Ja? Un viņi bija šķirti 39 gadus un dzīvoja 40 jūdzes viens no otra. Abiem ļoti patika kokapstrāde. Viņiem abiem bija suņi ar vārdu Toy. Abu vecākie dēli bija ar vārdiem James Allens. Abi strādāja savā apriņķī par šerifiem. Abi vadīja zilas krāsas Chevroletus. Abi mīlēja atpūsties vienā un tajā pašā kurortā, Floridā. Pat pirmo sievu vārdi bija abiem vienādi – Linda. Un tad viņi abi divi izšķīrās un apprecējās otro reizi, un abu otro sievu vārdi bija Betija. Viņi dzīvoja principā pilnīgi vienādas dzīves. Par to visu arī var atrast internetā un izlasīt to visu. Neviens to nevar izskaidrot, bet sastopoties ar ko tādu, rodas skaudze ar jautājumiem. Neviens nav jāpārliecina par kaut ko, bet tas ir ļoti dīvaini, kad viņi ir kā gandrīz vai varētu teikt, viena putna, 2 spārni, ja? kā viena sadalīta dvēsele. Tālāk, 1991. gadā, maijā, Šarpsburgā, Merilendā, ugunsdzēsējs Džefrijs Kīns no Konektikutas ceļo kopā ar sievu, kad pēkšņi izjūt nepārvaramu vēlmi nomainīt maršrutu. Viņi brauca uz Merilendu un bija ļoti tuvu Antitemas kaujas vietai. Un Džefrijs vienmēr ir bijis sajūsmā par vīrieša drosmi pilsoņu karos, un viņš pajautāja sievai, vai viņa nav pret aizbraukt uz kaujas lauku. Antitemas kauja notika 1862. gada 17. septembrī. Slaktiņš bija tik liels, ka neviens vēsturnieks īsti nevar pateikt, cik cilvēku tad īsti aizgāja bojām. Bet viennozīmīgi tā bija asiņainākā 24 stundu pieredze visā pilsoņu karā. Pēc 130 gadiem Džefrijs ar savu sievu aizbrauc uz šo vietu, lai pieskartos vēsturei un sajūt ko citu. Aizejot uz šo kaujas lauku, Džefrijs nesaprata, kas notiek, viņam bija slikti, un viņš sāka histēriski raudāt, sāka smakt. Viņš knapi aizlīda līdz savai mašīnai, lai dotos prom. Pa ceļam viņi iegriežas suvenīru veikaliņā, kur viņi nopērk brošūru tieši par šo kauju. Mājās pētot šo brošūru, viņš uzrasa brigadiera ģenerāļa Džona B. Gordona fotogrāfijai. Viņš kaujā bija ievainots 5 vietās, bet izdzīvoja. Šis foto Džefrijam likās ļoti pazīstams, un tad viņš saprata, ka tas ir viņš, ka tā ir viņa seja. Tas viss vedināja Džefriju uz domām, vai viņa uzvedība kara laukā piemiņas vietā varbūt kaut kā saistīta ar viņa pagātni, vai viņš varētu būt šī ģenerāļa reinkarnācija. Daudzi Džefrijam ir prasījuši, kāpēc viņi, piemēram, neatceras neko par savu pagātni, bet Džefrijs saka, ka viņi visu atceras, bet vienkārši nepievērš uzmanību tādiem nelieliem sīkumiem un lietām, kā kaut kādas dziesmas, kas neliek mierā, vai vēlme aizbraukt uz kādu vietu vai valsti, varbūt hobiji vai mēbeļu izvēle priekš mājas un arī drēbes, ko izvēlas nēsāt. Ja? Vai dvēsele pārdzimst, un ja pārdzimst, tad kā pierādīt šo unikālo lietu? Džefrijs saka, ka ir zīmes, tik vajag tās pamanīt, un tā kā kaujā ģenerālis Gordons tika ievainots, ko viņš pats esot pēc kaujas stāstījis, labās kājas apakšā, tad drusku augstāk tai pašā kājā un kreisajā rokā. Un Džefrijam uz labās kājas tajā pašā vietā un arī drusciņa augstāk ir varikozo vēnu tīklojumi.
Un uz kreisās rokas tuvāk plaukstai ir rēta, kur izgrieza trombu. Šos sīkumus var saukt arī par sakritību, bet ir vēl pierādījumi. Arizonas Psiholoģiskās universitātes profesors Gerijs Švarts saka, ka pētot Virģīnijas universitātes daudzus bērnus pierādīja, ka daudzi no viņiem atceras, kas ir bijis iepriekšējās dzīvēs, ko pēc tam apliecināja arī vēsturiskie pierādījumi. Tas liecina par to, ka reinkarnācija eksistē. Svarīgi ir pētīt bērnus jaunībā, jo viņu atmiņas vēl ir svaigas. Viens no pašiem pazīstamākajiem piemēriem ir 4 gadus vecā Šanti Devi no Mathuras. Viņa piedzima citā pilsētā no tās, kurā it kā dzīvo viņas vīrs. Jo viņas vīra pilsēta atrodas 145 km attālumā no viņas mājām Delī. Viņa pat nosauca sava vīra vārdu Kedars Nats, kura sieva nomira 10 dienas pēc tā, kad piedzima dēls. Viņiem izdevās atrast tirgotāju, kurš zaudēja savu sievu, Lugdi Devi, pirms 9 gadiem. Tieši šī viņa sieva 10 dienas pēc dēla dzimšanas nomira. Un šis Kedars Nats pats devās uz Deli, izliekoties par savu brāli satikt Šanti Devi. Bet Šanti Devi uzreiz viņu atpazina un zināja, ka tas ir viņas vīrs. Viņa zināja vairākas detaļas par Kedara Nata dzīvi kopā ar viņa sievu. Tas viņu it kā pārliecināja par to, ka reinkarnācija pastāv. Šanti pat teica, ka viņš esot pārkāpis solījumu, ko devis viņai pie nāves gultas. Tātad, ja mūsu dvēseles var pārdzimt, tad kas notiek ar cilvēkiem, kuri atgriežas no klīniskās nāves un iegūst kaut kādas spējas? Biologs pētniece Joyce Hoksa no Sietlas, Vašingtonā 1976. gada decembrī vadīja klusu sestdienas vakaru savā mājā, bet šajā vakarā viņas dzīve pārvērtās. Viņa sūca istabu, un viņai pretī uz kamīna stāvēja skaista vitrāža, un pēkšņi šī vitrāža uzkrita viņai virsū. Un viņa principā neko vairs neatceras. Viss, ko viņa atcerējās, kad viņas priekšā parādījās garš tunelis ar spilgtu gaismu galā. Viņa sāka iet uz gaismu, un tad jau atradās skaistā vietā, kas bija ļoti skaistās krāsās, un tad bums, un viņa attopas uz zemes savā viesistabā. Pēc dažiem mēnešiem viņa domāja atgriezties pie normālas dzīves, pie darba laboratorijā, bet saprata, ka pēc šī ceļojuma viss ir kardināli mainījies uz visiem laikiem. Viņai parādījās spēja redzēt to, ko neredz citi cilvēki. Viņa varēja redzēt citu cilvēku ķermeņus no iekšpuses. Dažreiz viņai paskatoties uz kādu, viņa varēja redzēt, ka tur atrodas nediagnosticēta kaite. Viņa aizgāja no darba un sāka pieņemt cilvēkus pie sevis. Vienu reizi pie viņas atnāca sieviete, un Joyce ieraudzīja, ka sievietes vēderā noteiktā vietā ir nediagnosticēts audzējs, un viņa lika aiziet pie ārsta. Viņai uztaisīja operāciju, un sievieti izdevās izglābt, un viņa izbēga no smagas formas audzēja dzemdes vēža. Pēc kliniskās nāves daudzi stāsta par intuīcijas pāsināšanos, ekstrasensorā spēju iegūšanu un par paranormālām parādībām. Praktisks zinātnieks pateiktu, ka tas nav pierādāms un nav iespējams, bet tādu gadījumu ir ļoti un ļoti daudz. Mūsu smadzenēs, izņemot neironus, astrocītus un glies šūnas, ir vēl kas vairāk par to, ko mēs varam tikai minēt. Spēja redzēt cauri miesai var likties absurda, bet ja tā ir taisnība,
tam nav izskaidrojuma, bet varbūt uz šo jautājumu var atbildēt kāds, kas ne tikai redz, bet var arī ārstēt. Teiksim, 2005. gadā, 5. septembrī, Ričmondā, Virģīnijā, Deivids Švarts brauc uz slimnīcu, lai ārstētos no neuzvaramas infekcijas ausī. Bet viņa īstā kaite bija daudz briesmīgāka. Viņš aizbrauca uz slimnīcu pirmdienā, bet otrdien pēcpusdienā viņš jau bija dziļā komā. Viņam atteicās nieres, visi orgāni sāka atteikt, daļai smadzeņu vispār nebija apasiņošanas, kas nozīmē, ka smadzenes sāk mirt. Deivida vecākiem pateica, ka nav vairs ilgs laiks palicis, un vecāki no izmisuma bija gatavi izprovēt jebko. Viņi griezās pie Skarletas Hainbachas, kura jaunībā piedzīvoja klinisko nāvi un ieguva spējas. Kad Skarleta iegāja slimnīcas palātā, viņa savienojās ar Deividu un saprata, ka atrodas kaut kādā telpā, kurā viņš lidinās, un tad viņš izdomāja tā kā atgriezties dzīvē. Bet vēl Skarleta redzēja tur 4 būtnes zilā krāsā, un vienas būtnes rokās bija it kā nieres, un šī būtne ievietoja šīs nieres Deividā. Kad Deivids pamodās, viņam likās, ka viņš pazīst Skarletu, un pēc pamošanās Deivids tik ļoti ātri atlaba, ka pat ārsti un māsiņas viņu nosauca par nepārprotamu brīnumu. Deivids saka, ka viņš izdzīvoja tikai pateicoties šai pieredzei, bet viņš nezina, kas tas bija. Bet zina, ka tas bija, un ārsti arī šo visu nevar izskaidrot. Deivids dzīvo, un viņam ir pilnīgi veselas nieres, un viņš saprot, ka starp viņu un Skarletu ir izveidojušās tādas kā dziļas dvēseļu radniecības saiknes. Zinātnieki, kas pēta kliniskās nāves fenomenu un uzstāja, ka stāsti par interesantām sakritībām un telepātiskām spējām nozīmē, ka mēs visi esam savienoti ne tikai ar ierastām lietām. Viss dzīvais reiz mirst, bet tie, kas ir pieskārušies nāvei, saka, ka nāve nav beigas, tas ir jauns sākums. Viņi dzīvo pārliecībā, kuras mums nekad nebūs, kamēr mēs nenomirsim. Kliniskā nāve ir tik interesanta, pievilcīga un neizskaidrojama tāpēc, ka neatstāja nekādas saprotamas pēdas. Ir daudz pierādījumu, un tie, kuri grib var ticēt, bet kuri domā, ka līdzīgi gadījumi tā ir tikai kaut kāda blakus parādība kaut kādām zinātniskām parādībām vai bioloģiskam stresam, tad pierādījumi, kas pierādītu pretējo, būs ļoti, ļoti maz. Cilvēki runā, ka kliniskā nāve ir sapņi, bet cilvēki, kas to ir piedzīvojuši, saka, ka viņi zina, kādi ir sapņi, bet tas, ko tu redzi un izjūti kliniskajā nāvē, nav pat tuvu pielīdzināms sapnim. Pirmais varonis Ebens Aleksandrs vispār uzskatīja, ka tās ir kaut kādas halucinācijas un mirstošu smadzeņu joki, jā, bet pats to visu piedzīvojot, saprata pretējo. Viņš interesējoties uzzināja, ka ir ļoti daudz zinātnieku, kas šo pēta un arī sasniedz neredzētu progresu. Ir enerģijas spēki un lietas, par kurām nekad neuzzināsi, un kā aizpildīt šo tukšumu ar mistiku, garīgām praksēm, reliģiju, tā ir katra paša personīgā lieta. Vai visi šie piemēri pierāda, ka dvēsele eksistē, vai mēs ļoti gribam ticēt nemirstībai? Domāju, ka šī diena pienāks, tad mēs katrs to uzzināsim. Uzzināsim atbildes uz visiem jautājumiem, bet pagaidām tas ir tikai kaut kas neizskaidrojams un nesaprotams. Tāpēc ļoti ceru, ka jums bija interesanti klausīties, un tiksimies citā video.